Rīt, ne tikai treniņos. Čīma gandrīz apzog arī Novinoviču! Nu, pašā spēles beigās arī soda treneri, kurš nesaprot, ka nevajag audzināt. Nu, Nostrādēs ar pirmo netrāpēt. Pagaidām liels problēmas, milzīgas problēmas nav sagādājuši Horvāti, bet noteikti viņam spēlētājs dzīvo vēl labāk atslāpt nevajag. Tagad mums pēc Čīmas nonāk un Dominovičs ļoti aktīvi pret viņu. Tik tā viss ir labi, kāda sadarbība derētu arī veidot. Treimāns no tālās distances arī ir precīzi. Labi nospēlē vēlreiz Mežnieks. Un Čīmā pielabo. Jā. Un Čīma labi nospēlē nesportiski piezīmi tieši tā. Nu šeit dažādi iemesli ir komandām. Labi piespēlē un ir 3 punkti. Nezinu īsti tāds, ko darīja sev epizodē. Čīmam piespēle. Āvenīts, knapi noķer sasteidzīt kā tā metienu, bet trāpā. Nav domāt dzīvi, nu. Pārāk bargs nevar būt. Čīma labi spēlē tagad. Arī iespēle. Un ir Rauls Āvenīts. Šoreiz tā bez īpašas gatavošanās. Noķērulies, bet un Čīma lieliski nospēlē. Un vēl 2 punkti no apakšā. Un viņi ir guvuši par 10 punktiem vairāk ar otru piegājienu. Čavaram labi tad piespēlē. Klaus netrāp no šāds te. Āvenīts. Čīmam. Āvenīts seibumā atpakaļ. Pret vairogu šoreiz. Nemet. Āvenīts nāk pēc bumbas, netiek pēc tās, Mežnieks saņem brīvs pustālēs metiens arī viņam, un arī viņš ir precīzi, nedaudz tur. Čīmam, kurš kā labi atbrīvojās. 3 sekundes tikai jāuzbrūk, Malniekam, Malmanim! Ļoti agresīva itāļa aizsardzība. Tā metiens precīzi! Un gandrīz sanāca domāju ne līdz galam. Nu tagad! Bumba Čīmam, labi.